Sveiks, Mārtiņ! Sveiks, Māri! Jā. Varbūt sāksim ar to, kad es pateikšu, kas esmu es, un Jā. tu pateiksi, kas esi tu. Labi. Mans vārds ir Māris Skromanis, esmu radioķirurģijas centra Sigulda vadītājs. Kas esi tu? Es esmu Mārtiņš Bergmanis, grupas Lustīgais Blumīzers, mūziķis, mūzikas skolotājs. Katrā ziņā visu dzīvi saistīts ar mūziku. Kas tevi atvedis pie mums? Halo! Viena auss man atveda pie jums, un kaut kādā brīdī es sāku just, ka, augšķiņas zūd ausī. Un tas, ko es zinu, maniem vecākiem, arī mammai bija auss slikti dzirdās, arī man omīte viena bija kurla, un es pie sevis tā, zinām ar to, ka es esmu mūziķis un katru nedēļas nogalu kaut kur spēlēju, viens, kas mans faktors bija, tur jau skaļš un gaļā, no skaļuma, un viss ir tā, ka, tā jābūt. Bet es turēju arī prātā to paudzēju, ka tas tā, laikam bijis gēnos, un tas tā ir. Esmu bijis pie vairākiem dzirdes vīriem, dāmām, pārbaudīt dzirdi. Šajā dzirdes līknē, tas viss tur tā kā saka, it kā maz drusciņi ir sliktāk, bet ir ok. Bet es tiešām sevī to noliku uz to, ka es visu mūžu pie tumbas stāvu spēlēju, un tad kaut kādā brīdī likās, ka tā jābūt. Bet tad bija avārija, pēc kuras nācās dziļāk izmeklēt galvu un saprast kaut kādas galvas lietas, vai galvā viss ir kārtībā. Galvā līdz nav viss kārtībā. Galvā ir, ja vajag palabošu vannoma, kā es to saprotu, tad galvā ir šāds audzējiņš, un, sauksim, kā ir audzējs, tad, ja mēs pareizi saprotam, ir vestibulāra švannoma. Tā tev to diagnozi nosauc. Tu saki šo, jā. Pie Latvijā saka arī dzirdes nerva neirinoma. Šim veidojumam ir vairāki nosaukumi. Tātad tas ir audzējs galvā, ko es atklāju ne pie dzirdes ārstiem. Pie dzirdes ārstiem gāju, viņi, protams, ka nevar atklāt, ka tas tev kaut kas galvā. Tur viss bija plus mīnus kārtībā, man liekas. Mūziķis skaidrs, tumba un skaidrs. Man arī jaunībā teicies, ka klausījos mūziku, kurus palikšu. Bet tu neesi. Pagaidām nesūdzos. Jā, bet es redzi paliek štruntīgāk, bet tā kā tas nav mūzikas nav, tas ar vecumu saistīts. Un man bija, zini, vakarā, kad es kaut kādā apgulos, es tā uz vienu savus guļu, liekas, tā kā sliktāk dzirdu. Nē, tā kā labāk dzirdu. Un tad man tā sajūta sākās jau sen, kad es sāku meklēt risinājumu, kas ir šis. Tad bija tāda neveiksmīga avārija, nav svarīgi, atklāju par laimi šo. Un tas pirmais mirklis, kad tev pasaka, ka tev ir audzējs, ejam tālāk, Jā. Tad kopumā tas pirmais tā sajūta izejot, jo es saņemu tagad no tās magnētiskās, vai kur man bija jābūt, magnētiskā, vai kur man to galviņu pārbaudīja pēc avārijas, droši magnētiskā, pārbaudīja galviņu. Tur ir rakstīts, tas audzējs un ko tur, un ģimenes ārsts, tā kā tur tā, man ir ļoti forši ģimenes ārsts un tā, bet tā sajūta, ka tev pasaka, ir audzējs, es negribētu otrais. Tā diena bija tāda diezgan pelēka, manā tajā sajūtu ziņā, tu nezini, un nav jau īsti kam paprasīt. Protams, uzreiz tu meklēji kaut kur, kas tas ir, kur tas ir, ko tas nozīmē, mēģina saprast. Cik tas ir slikti? Jā, cik tas ir slikti, jā. Protams, es atrodu, jo man bija, ja nemaldos, 7., 8. nervs, ja nemaldos kaut kā viņi tur bija līdzsvara nervs un dzirdes nervs, ko es pats atrodu informāciju kaut ko, un tad sākās to, ka es gribu šo lietu atrasināt. Ja, un tad ir, esmu šobrīd šeit pie jums, bet esmu bijis vēl viskur pārbaudīties tieši ar šo diagnozi jau. Ja, Latvijā esmu pārbaudījis un esmu nonācis līdz jums. Un viena no lietām, kas man dzīvē ir svarīga, attieksme. Un tas bija pirmais, kas man uzrunāja šeit. Protams, es sāku meklēt informāciju, kur šādu lietu, tad izlasot manu diagnozi, kas ir atklāta pēc avārijas, es lasu, redzu, tur ir kaut kas. Protams, šī pāriet, šī baile varbūt par audzēju kā sliktu audzēju, jo cik es saprotu, šis labdabīgs audzējs. Cik kaut kas varbūt labdabīgs galvā, jo galva ir ierobežota, kā saka, struktūra, un tur jebkas, kas aug tāpat principā nav diezko labdabīgs, ja viņam nav tur jābūt. Jā, un tā sajūta kopā nav forša. Tas labdabīgs ir nosaukums tāpēc, ka tas ir lēni augošs. No tā ir tā būtība. Ļaundabīgs būtu ātri augošs un ieaug citās struktūrās. Šis tā kā citās struktūrās neieaug, bet ar laiku izaugot, sāk spiest uz citām struktūrām, no kā rodās gan dzirdes pilnīga pazušana, gan vestibulāra aparāta problēmas, reiboņi, sliktas dušas, un tad, protams, bez nervķirurga operācijas iztikt vairs nevar, jo tas audzējs tad ir jāņem ārā.
Man sanāca to, ka es meklējot šo problēmu, vai mēģināt atrast, kā viņu, mēģināt atrast risinājumu, kā viņu operēt. Tātad varianti, es sapratu, ka es pats meklēju, es atrodu variantu. Viens ir griezt ar nazi, un viens ir šeit pie jums Siguldā kibernāzes. Un tā kā man pavisam nesen uztaisīja brukaļu operāciju un grieza fiziski, es sapratu, es negribu griezt. Jā, es piekrītu, ka šis viss ir finansiāli, bet tad, kad cilvēks droši vien parēķina finansiāli, ko viņš, jo es nezinu, kā mana galviņa reaģēs ar uz nazi, kāda būs atveseļošanās, vai tur tiks klāt, vai to, bet mani pārliecināja, pirmkārt man bija ļoti patīkama šī attieksme. Man ļoti patika tas, ka apkārt manā lokā zināja Siguldu, mana ģimenes ārsti uzreiz ieteica Siguldu, un jā, svarīgi bija šī attieksme, šī sadarbība, šī komunikācija man ar jums. Es esmu, tad es esmu izvēlējies ceļu nevis nazi, ar kuru droši vien var to pašu izdarīt, bet tā kā jūs man un kolektīvs ieteica, kad mans gadījums ir samērā mazs, bet tā sajūta, starp citu, arī visu laiku tāda sajūta, ka, un es nezinu, vai tas ir no šīs lapas, ko es esmu izlasījis, ka liekas, tā kā jāpakasa, tā kā nedzird, tā kā, vai tā ir sajūta ziņā, un es nezinu, kā būs tad, kad man šo izoperēs, ja? Vai man nebūs šī sajūta, ka gribās pakasīt ausu un gribās labāk dzirdēt, cik man tas nervs ir nostiepts, un redz, to mēs vēl ejam cauri. To mēs visdrīzāk, tu zināsi sarunājoties ar savu ārstiešo ārstu, doktoru Lediņu. Okay. Viņi tev var izstāstīt par to, kā tas šobrīd tiks ietekmēt tieši tagadējā dzirdē, vai viņi var uzlaboties, vai samazināties, vai palielināties. Tas ir tā kā uzlaboties atpakaļ. Tas ir atkarīgs tieši no tavas individuālās situācijas. Principā tie gadījumi ir tādi, kad arī šī dzirde atjaunojas. Bet procentuāli, cik bieži un tā to izstāstīs viņa tad konsultācijas laikā. Kas attiecās uz šodien ir bijusi sagatavošanas manipulācijas, kas ir gan datortomogrāfija, gan magnētiskā rezonanse. Tu vari divos vārdos izstāstīt, kā tev gāja tur un kāda bija tā sajūta. Vai kā tas tev likās no malas? Kopumā, tā kā es esmu avārijā izgājis cauri šīm lietām, un es domāju, nevienam latvietim, kuram sāp mugura, kuram sāp galva, viņš, man liekas, šos procesus lielā mērā ir gājis cauri, un tad man nav pilnīgi nekāda problēma pret to, ka man iedur noņem asins, vai ielaiž krāsvielu, vai pīkst un čīkst apkārt. Tas jādara, un tas ir ļoti svarīgi. Šobrīd es jūtos ļoti, ļoti, ļoti labi. Un atkal, man dzīvē atgriežos pie tā, ka man ļoti svarīgi šī attieksme, ka es ieeju kabinetā, tur kāds pasmaida, jo skaidrs, ka neviena diagnoze droši vien cilvēkam, vienalga kādā veselības, kur viņam ir, nav forša, un ja mēs mākam pasmaidīt, mākam izstāstīt, un kas man ļoti patika, es gan nezinu, kurš man to izstāstīja, man uz lapas zīmē, jo man parasti patīk saprast, kā tas ir, kur tas bumbulis, kā viņš ko dara. Tev ar doktoru Lediņu bija konsultācija. Jā. Varbūt, ka tajā sarunā bija. Varbūt, bet jā. Tie jautājumi, kas tev vēl šobrīd rodās, viņus noteikti varēsi uzdot, un, kā saka, mēs to konsultāciju varam uzsēdīt atkārtot. Nē, man ir skaidrs, es pat varu parādīt, tas tā, šeit ir mans, es tev parādīšu, kā es to parastais Mārtiņš saprotu. Šeit ir mans bumbuls, un šeit ir divi nervi, teiksim, līdzsvaru nervs un dzirdes nervs. Un tas bumbulis, viņš auga, un viņš tos nervus tā kā spiež un vēl, un tajā brīdī, kaut kādā brīdī, varbūt šitie kāds var neizturēt, blablabla. Un citu tādā vienā no variantiem, kad man griež, man stāstīja, varbūt šite nevar atgriezt, varbūt kaut kā nesanāk, un tad varbūt tev stāstīja neiroķirurgs. Jā, paldies. Jā, tādā, jā. Tad kopumā man ir skaidrs, kur viņš ir, man ir skaidrs, kas ar viņu notiek, man ir skaidrs, ka viņš man nav liels, bet es noteikti neiesaku nevienam ielaist līdz lielumam, un jāsaka, droši vien mums cilvēkiem ir jāiemācās ieklausīties šajā, kur tevi ved. Nevajag droši vien palikt vienaldzīgam pret to, ka tev paliek sliktāk. Gan jau pāries. Jā, vai arī. Šodien sūdīgi, bet rīt gan jau pāries. Jā, es jau, bija šitā patās. 5 gadi un nepārgāja. Jā, un tad jau vairs daties, tagad mēs vairs nevaram. Jā. Un es ļoti labi jūtos ar to, ka es šobrīd tādā ielecu. Cik es saprotu, man tas bumbulītis nav ļoti liels. Jā, tāds pirksta gals. Pirksta gals, bet tik un tā, tad tā sajūta ir tā, es saku, varbūt tā, bet katram cilvēkam, ja pateikt kaut ko, tad viņam liktos vairāk, jā, bet kopumā es esmu priecīgs, ka es esmu šeit, es esmu priecīgs, ka Latvijā mums ir šāda iespēja,
Man ir prieks, ka ģimenes ārste zināja, un tad, kad es uztaisīju tādu mazu aptāju starp draugiem, kuru man šo veikt, tad tiešām man ir prieks, ka mēs zinām šādu Siguldas kibernāzi, un es esmu gatavs gulties, un lai vīri tiek galā. Jā. Es atceros, ka tā, ka mēs ar tevi runājām par to ārstēties vai nē, tu man teici, kad man jāpajautā grupai, ko viņi teiks par to, ka tu pēc tam tad šo par visu esi gatavs arī izstāstīt. To stāstu, kāpēc tu to dari. Ko tad grupa teica uz šo visu? Jā, tātad protams, ka mēs visi meklējam kaut kādu informāciju. Tātad tu zini, kas tas ir, un tu kaut kur meklē. Vai tas ir mākslīgs intelekts, vai tas ir Google vai vienalga, kur mēs meklējam informāciju. Un nav jau tā, ka varbūt arī tu šai informācijai visur vari ticēt. Un man ir prieks, ka tu uzaicināji mani šādu sarunu, un varbūt mēs kādam šādi palīdzēsim tieši saprast arī to sākumu, kas ir sākums, un aiziet līdz tai beigai. Tad kopumā, cik es saprotu arī no šī visa, ir 2 varianti – griezt vai šādi Sigulda. Tad, ja es rēķinies esmu mūziķis, vai ja es gribu tālāk jau pilnvērtīgi dzīvot, jo cik es atkal saprotu no savas foršās konsultantas, ka mani izgriež un palaiž. Tur nav tā, ka 2 mēnešus guļu vai nezinu kā tur. Un, tas viss pēc tam reaģē fiziski ar nāzi. Es nesaku, ka es slikta vai laba metode viena vai otra, teiksim, ja, bet man ir svarīgi rīt jau tālāk dzīvot. Man gribās tālāk dzīvot, un tāpēc man bija... Šo mēs tev pajautāsim pēc procedūras. Tu saki, nāzis un izgriež, un tad es gribu redzēt, kā tu jutīsies pēc tās izgriešanas. Jo es tev varu teikt, ka tas ir tas mūsinošākais, kad tu aparāts sauc par kibernāzi un operāciju par radioķirurģiju. Bet nav ne ķirurģijas, ne naža, jo visu to izdara ļoti, ļoti precīza staru terapija. Tikai tā precizitāte ir tāda, kad mēs ar to staru varam nogriezt to nervu no tā audzēja nost ar tādu milimetra precizitāti, kā it kā būtu ar skalpeli nogriezts, bet grieziena nav vispār. Tieši tāpēc parunāsim par šo tēmu jau tad, kad mēs būsim pabeiguši tavu ārstēšanu. Bet tātad šobrīd mēs esam izgājuši tik tālu, lai mani varētu ārstēt. Jā, mēs esam šodien sagatavošanu. Man uzlika šodien masku, siltu masku, man ielika tādā, man ir tagad mana seja jau gatava, man ir krāsvielas ielaistas, man ir, kas man, magnēts, kas man bija uztaisīts? Datortomogrāfija. Jā, datortomogrāfija. Un magnētiskā rezonanse. Jā, un pēc tā protokola, kas mums vajadzīgs priekš ārstēšanu. Lūk, un nākamais es atbraucu kādā dienā, kad kur jau visi sagatavots, jo es saprotu, tur vīri tagad sēž un sagatavo visu, lai tas būs sagatavots individuāls plāns, tieši tavai terapijai. Es atbraucu, uzlieku savu to kibermasku un dzīvoju tālāk. Un pēc cik minūtēm es ceļos un eju pēc cheeseburgera? Es domāju, ka 45 minūtēs mēs būsim pilnībā pabeiguši no tā brīža, kā tu gulsies uz galda, līdz tam brīdim, kā varēs celties un doties pēc cheeseburgera. Tepat starp Siguldā ir ļoti labi cheeseburgeri. Pipars taisa. Fantastisks cheeseburgeris. Jāņa tirgu. Tad ja mēs, rezumējam šo sarunu, es noteikti cilvēku iesaku vērot tās zīmes, kas notiek ar jums, jo mēs paši varbūt esam ietiepīgi un kaut ko nepamanām, palaižam garām, tad noteikti vērts, jo Dieviņš jau mums rāda kaut kā zīmes. Viņš, večuk aizēj apskaties, aizies, večuk aizēj, un tad šīs zīmes noteikti tūkot, skatīties un nebaidīties runāt, nebaidīties prasīt, nebaidīties arī stāstīt. Un es tiešām ļoti, ļoti ceru, ka pēc šī mūsu stāsta, mana stāsta, kāds, kuram liekas, ka dzirde, jo mēs ar mammu pat bijām aizbraukuši šo dzirdes centru, mamma ir tā viena auss. Starp citu par mammu un omu, kā tā viņām ārstēja to visu? Palika klusāk un viss. Tas ir tas stāsts. Bez operācijas, bez nekā. Jā. Un mammai dzirdes centrā pasaka, ka tur viss beidzies. Tur ir klusāk. Mammai cik gadi? 65. Viņa nav taisījusi magnētisko rezonanci? Galvai. Varbūt mums vajag to izdarīt. Varbūt vajag izdarīt, jā. Labi. Tā arī daram. Tad kopumā tas cits ir labs jautājums. Tad šāds process, kad šajā gadījumā tad man sāk pazust dzirde, tas ir pirmais rādītājs. Jā, pirmie simptomi. Pirmie simptomi švamnomai, kura tad spiež šo dzirdes nervu. Jā. Citkārt tas nāk ar līdzsvaru traucējumu. Jā, man ir tāda, manā gadījumā 2 nervi paspiesti, jā. Jo, ja vairāk spiež uz to līdzsvaru traucējumu nervu, tad, protams, parādās vairāk reiboņi,
galvas sāpes, mistiskas, nesaprotamas. Bet tagad mamma 65 gados. Tu ieteiktu mammai, labi, pārbaudīties noteikti šādu magnētisko rezonanci, bet var arī veikt šādu arī vecākam ļaudīm. Ja? 65 jau jauns cilvēks pēc mūsdienu standartu. Mēs esam jaunieši. Jā, tad mīļie jaunieši un mīļie... Tur mums ir, man liekas, ka vecākais cilvēks, ko mēs esam ārstējuši, šeit ir 93 gadi, ja man nebaidos samelot. Tā kā vecums nav šķērslis, jautājums vairāk ir par to praktisko pusi un racionālo pusi un kopējo fizisko ķermeņa stāvokli. Tā kā mēs vecumu nemēram ar gadiem, mēs mēram ar fizisko stāvokli. Bet tagad es tev uzdošu vienu jautājumu. Jā. Tad es ar draugiem runāju, stāstu, un tiešām parunājām, kibernazes ir dzirdēts un uztais šādu aptauju, kur man labāk griezt vai to kibernazi, tad visi iesaka šo kibernazi, par ko es tiešām lepojos, ka Latvijā mums ir vīri un dāmas, kas to var izdarīt. Bet jautājums par tiem, kas tiešām baidās no kibernazes nosaukums. Ja? Bet tad, ko mēs šeit, ja cilvēkam, viņš kaut ko sāk manīt, ko šeit Siguldā pie jums kibernazī varu darīt? Mēs tev pirms kāda runājām, ir labdabīgs audzējs, kā manā gadījumā sauksim audzējs, kurš ir, kā tu teici, galvā? Jā. Tālāk? Mēs ārstējam tāpat, tāda bez dzirdes nervu neirinomas ir arī meningiomi, tāds otrs populārākais audzēja veids, kas arī ir labdabīgs audzējs galvā, un hipofīzes adenoma, jeb arī, teiksim, tātad veidojums, kas, kuru tautā vairāk pazīst to, kas veido šos te lielos gigantiskos cilvēkus, jo akromegāliju un citas izpausmes, ja. Tad ir uveāla melanoma, jeb acs-ābolā audzējs, ko mēs ārstējam šeit gan ļoti mazskaitlīgi, jo tie ir salīdzinoši reti. Tad ir dažādas šīs te mugurkaula patoloģijas, kur arī var būt labdabīgi un ļaundabīgi audzēji mugurkaulā, un tad ir dažādu ļaundabīgi audzēji metastāzi visā ķermenī, un tad ir prostatas vēzis, kur apmēram puse no mūsu pacientiem ir ar prostatas vēzi. Tātad šī iekārta ārstē un mūsu komanda ārstē dažādus pacientus ar dažādām patoloģijām, bet ļoti specifiskus. Un katrā gadījumā tā terapija ir tieši konkrētajiem, kā saka, pacientiem paredzēta. Tad, ja es kā parastais Mārtiņš, es saprotu, jūs varat apstarot audzēju labu vai sliktāku? Ja mēs tā, ja? Tad visi, jebkurā gadījumā, ja cilvēkam ir kāda veida izaugums audzējs, vai kā mēs to pareizi sakām, tad viņš var šeit griezties ar jautājumu, vai mēs šo varam šeit risināt un tālāk. Parasti gan ir tā, kad pie mums nokļūst tad, kad jau ir uzstādīta diagnoze, un uz tām diagnožu grupām, kuras mēs varam ārstēt, tās mūs pamatā zina gan ārsti, gan arī daudzi pacienti. Un ļoti bieži tieši pacienti ir tie, kas iesaka, kāpēc pie mums griezties, jo viņiem šī pieredze, starp citu, šodien ir tieši 10 gadi, kopš klīnika strādā, un līdz ar to 10 gadu laikā ir pietiekami daudz pieredzes no cilvēkiem, kas šādu terapiju saņēmuši, un arī pietiekami daudz šo atsauksmi, kuras var uzzināt, tad, ja tu pajautā kādam, kā saka, kas šeit ir bijis. Un tas ir tas svarīgākais, kad šī personīgā pieredze. Tātad es jums gribu pateikt, es noteikti gribu teikt, katram iedrošināt nenobīties droši vien sākumā no šī papīrā rakstītā, atbraukt pie speciālistiem, saprast, izrunāt droši vien, kā mums patīk saprast no visām pusēm un nevis tikai kaut ko sagrāstīt, bet tiešām aizbraukt pie viena, aizbraukt pie otra un droši vien izvilkt kaut kādu vidējo aritmētisko un droši vien, kas dar visiem nedara nevienam vai kā, teiksim, un tad kopumā atrast priekš sevis to vajadzīgo. Es zinot to, ka man decembris ir ļoti noslogots mēnesis, man bija ļoti svarīgi, lai es ātri varu piecelties, ātri dzīvot tālāk. Varbūt kādam dar šis valsts atbalsts kādā no klīnikām, kur veids šādi ar, teiksim, ar griezieniem, kā ņemot, bet es katrā ziņā izvēlējos jūs. Droši mēs tiekamies uz terapiju. Tiekamies uz terapiju, un tad skatīsimies, kā tas viss ir, un vai Mārtiņš, jūs droši vien tagad varat piefiksēt manu seju, kāda viņa tagad, un kāda viņa būs pēc terapijas, ne? Tad uz cheeseburgeri, Uz cheeseburgeri, pie pipara. Paldies. Labi. Paldies.